es aicināšu tevi iekārtoties ērtā apzinātā pozā. Tā var būt poza uz grīdas sakrustotām kājām, jogas lotos pozā. Var sēdēt krēslā. Ja izvēlies sēdēt krēslā, es aicinu tevi iekārtoties tā, lai tava mugura ir taisna, lai tu vari noturēt savu ķermeni, lai tavas pēdas ir kontaktā ar grīdu, kājas nav sakrustotas, un lai arī kā tu izvēlies apsēsties, novieto savas rokas klēpī tā, lai plaukstas ir pagrieztas pret debesīm, pret griestiem. Kad tu esi iekārtojies, piever acis, vai ja nevēlies pievērt acis, vērs savu skatienu kaut kur grīdā vai uz leju, tā, lai tev nekas nenovērstu uzmanību. Ļauj skatienam un acīm atslābināties. Kad esi iekārtojies, ļauj atslābināties savai sejai. Atslābini savu pieri, atslābini acis, atslābini žokli, atlaid savus sakostos zobus. Ļauj atslābināties pleciem. Varbūt tev ir nepieciešams nedaudz izkustēties, lai atslābinātu savus plecus. Ļauj atbrīvoties savam krūškurvim un vēderam. Dod sev šo laiku, lai apzināti atbrīvotos, sagatavotos. Un tagad vērs savu uzmanību uz to, kā tu elpo. Pamani, kā gaiss viegli ieplūst tavā ķermenī caur nāsīm, kā piepilda tavu krūškurvi, kā pleci paceļas viegli, kā vēders viegli piepildās. Un izelpā pamani to, kā viss atslābinās. Viss ķermenis atbrīvojas. Ieslīgs dziļāk krēslā, ieslīgs dziļāk sevī. Vēro to, kā gaiss cirkulē tevī. Un tagad es aicināšu tevi iztēloties savā prāta telpā, savā apziņā nelielu stāstu. Es aicināšu tevi ieaicināt savā prāta telpā tēlus, un viens no šiem tēliem būs kāpurs. Tu vari iztēloties jebkāda veida kāpuru, kādu tu esi redzējis, vai neesi, var iztēloties kāpuru, kāds neeksistē dabā, bet varbūt tavā fantāziju telpā. Ļauj sev nedaudz vizualizēt to, kāda ir forma šim kāpuram, cik tas ir liels, kādās krāsās ir šis kāpurs, kā tas pārvietojas.
un iztēlojies to, kur tas atrodas. Varbūt tas ložņā pa kādu zariņu, pa lapu, pa zāles stiebru. Un šis kāpurs meklē vietu, kur apmesties. Tas ložņā un meklē vietu, kur tas varētu veidot savu kūnu, kur tas varētu iekūņoties. Un šobrīd iztēlojies to, kā šis kāpurs meklē šo vietu. Viss, ko viņš zina, ir atrast vietu, kur palikt. Visbeidzot, šis kāpurs atrod vietu, kur tas sāk vīt sev apkārt kūnu, kur tas sāk iekūņoties. Un tu vēro to, kā šis kāpurs pats sev izveido šo kūnu, kā tas darbojas, cik tas ir neatlaidīgs, cik tas ļoti domā, jūt un dara tikai šo vienu darbību pats, neapstājoties. Un kad šis kāpurs ir ietinis sevi kūnā, tas tur paliek, nezinot to, kas to sagaida. Un viņš paliek šajā kūnā vairākas dienas, vairākas nedēļas, pat mēnešus. Un tajā laika posmā, kurā tas atrodas kūnā, tas mainās, viņš transformējas. Un tas prasa viņam tik daudz spēka, tik daudz laika. Tas nekur nesteidzas. Tas paliek kūnā tik ilgi, kamēr tas ir gatavs. Viņš transformējas. Viņš audzē sevi. Un ļauj sev iztēloties to, kāds ir šis process šim kāpuram, kas notiek ar kāpuru, zinot to, par ko tas taps, taču viņš vēl to nezina. Un ļauj sev vizualizēt to, kas notiek šajā kūnā iekšā ar šo kāpuru, kā kāpurs pārtop par to, ko tu zini, kas tas būs. Kā tas mainās, kā tam mainās viņa forma, kā mainās detaļas, krāsas, lielums, kā mainās šī kāpura izskats. Un cik daudz laika tas viņam prasa. Tas nesteidzas, tas ļauj šīm pārmaiņām. Un tagad iztēlojies to, kā šis kāpurs ir gatavs izlausties ārā no savas kūnes. Un tas nemaz nav tik vienkārši. Tas prasa tik daudz spēka,
atbrīvot sevi no šīs biezās kūnas, kuru viņš sev apvija apkārt. Kā tas cīnās par to, lai tiktu ārā no pašizveidotās kūnas, kur sevi transformējas par kaut ko jaunu. Kā tas cīnās, laužās ārā. Tas sāk vicināt savus spārnus, vēl nezinot to, ka viņam ir šie spārni. Tas spurdzina, vicinās, tirinās, laužās ārā no šīs kūnas, līdz visbeidzot, pēc vairāku stundu cīņas, tas iznāk ārā no kūnas un atver vaļā savus lielos, graznos spārnus. Saule spīd tam virsū, un viņš ir kļuvis par tauriņu, par kaut ko jaunu, par kaut ko skaistu un greznu. Un tagad iztēlojies to, kā šis tauriņš pirmo reizi lido. Šis tauriņš ir aizlidojis, un tu to esi palaidis vaļā. Un ir laiks atgriezties atpakaļ šajā laikā un realitātē. Ir laiks atgriezties pie sevis, sava ķermeņa sajūtas. Ieelpo, gāru dziļu ieelpu. Un izelpo, sajūti to, kā gaiss cirkulē tavā ķermenī. Caur nāsīm tas ieplūst, un caur nāsīm tas aizplūst. Pamani to, kā ķermenis piepildās ar gaisu, kā izplešās tavs krūškurvis, paceļās vēders, paceļās pleci un atslābinās, kad tu izelpo. Viegli sāc kustināt savu ķermeni, savas plaukstas, varbūt pēdas, ieaicini kustību un pamodini savu ķermeni. Ja acis bija aizvērtas, sāc lēnām tās atmirkšķināt vaļā un pavēro telpu, kurā atrodies. Apskati visu sev apkārt, saskati savu ķermeni un atgriezies atpakaļ pie sevis.